Labdien! Priecājos sveikt jūs visus šajā preventīvās medicīnas tīklošanās formā. Un esmu patiešām priecīga par to, ka arī pacientu pārstāvi tiek iesaistīti. Un šodien mūsu sadaļa ir saistīta ar pacientu iesaisti biobankās. Mūsu diskusija būs latviešu valodā, ar vienu prezentāciju angļu valodā. Es ceru, ka nevienam nav problēmu un vienu prezentāciju angliski klausīsimies. Anna ir arī ļoti daudz informācijas uzrakstījusi uz slaidiem, un noteikti varam arī lasīt. Un tātad par pacientu iesaisti, tāpēc, ka mēs esam pārliecinājušies, ka bez mūsu aktīvās dalības arī šajā zinātnē būtu grūti spērt soļus uz priekšu. Un ir svarīgi iesaistīt pacientus, lai viņi saprastu, kāpēc un ko viņi dara. Un par to, kāpēc tieši biobankas, jo biobanka ir lielisks veids, kā mēs, kā sabiedrības pārstāvi, varam iesaistīties precīzijas medicīnas attīstībā. Un sāksim mēs ar Sanitas Viņicas prezentāciju. Tā kā lūdzu, Sanita. Labrīt visiem! Mani var dzirdēt labi? Tā ir kaut kāds troksnis. Tātad esmu un šodien pārstāvu Latvijas Reto slimību aliansi. Mēs esam nevalstiska organizācija un pārstāvam reto slimību jomu, reto slimību organizācijas un pacientus. Un šai kopienai ļoti svarīgs ir šis jēdziens gan biobankas, gan precīzijas medicīna, jo, kā mēs zinām, retas slimības ir retas, nav daudz izpētītas, un tāpēc mūsu cerība un mūsu iesaiste ir tā, kas ir vērsta uz šo zinātni, lai uzlabotu gan mūsu pacientu, gan mūsu kopienas ikdienu. Klik, bet nekas nenotiek. Šitā. Tātad, kas esam mēs? Mēs esam nevalstiska organizācija, bet mēs esam jumta organizācija. Mēs apvienojam juridiskas personas. Šobrīd mūsu biedru lokā ir 17 biedru organizācijas, kas ir dažādu vai nu konkrētu retu slimību diagnožu vai slimību apkopojumu organizācijas, tad biedrības un nodibinājumi. Un, ja mēs skatāmies Latvijā, kāda ir situācija statistikā, tad reto slimību reģistrēta apmēram 15,000 cilvēku ar retām slimībām, bet izejot no algoritmu, kā Eiropā rēķina, kas ir reta slimība, Latvijā tie varētu būt apmēram 90,000, kas skar vai kādā dzīves brīdī var skart reta slimību, tā ir pietiekami liela cilvēku un mūsu sabiedrības daļa. Šeit ir mūsu jaunākā bilde, var redzēt no mūsu alianses. Tieši pirms nedēļas, 3. oktobrī, organizācijai palika 10 gadi. Tā kā 10 gadus esam strādājuši, un šo 10 gadu laikā tiešām daudz, kas ir panākts un uzlabots. Un mūsu organizācijas iesaiste precīzijas medicīnā un biobankas jautājumā varbūt ir salīdzinoši jauna. Mēs esam aktīvāk sākuši darboties apmēram pirms gada. Un jauki, kad šodien esam šeit lielā fórumā un dažādu nozaru pārstāvjiem varam diskutēt un runāt par to, kāpēc mēs šodien runājam latviešu valodā, tāpēc, kad mērķis ir vērsts uz pacientiem, jo skaidrs, ka speciālisti zina, kas ir biobanka un tad viņi var diskutēt, bet mūsu mērķis ir pievērst šīs sabiedrības uzmanību par to, kas tas ir, kāpēc to vajag un kā mēs to varam izdarīt. Par mums, ko mēs darām, visu es nelasīšu, bet mēs darbojamies tādos 3 virzienos, ar kopienām un nevalstiskām organizācijām, gan palīdzot mūsu biedriem, gan strādājot un kopīgi darbojoties ar iedzīvotājiem. Sabiedrības jomā tad ir dažādas šīs kampaņas un virzieni, un tad viens no tiem ir, teiksim, šī sadarbība ar biobanku un precīzijas medicīnu. Un, protams, tā ir interešu pārstāvība, kur mēs šo pacienta balsi nesam politikas veidotājiem, lai varētu, teiksim, ieviest kaut kādas izmaiņas un arī
pastāstīt to, ko pacients, kurš varbūt ir 1 vai 2 Latvijā, kuram nav sava organizācija, tad lai arī viņa vajadzības tiktu sadzirdētas un lai arī viņam atpakaļ varētu nodot varbūt to informāciju, ko mēs runājam šeit, tad mēs esam kā tāds tilts. Par to, kas ir biobanka, es tad pašā īsumā un pašā pamatā, lai mēs gatavojoties sesijai un diskusijai runājām par to, lai mums ir tāds vienots viedoklis, ko tad mēs šeit uzsveram, par ko mēs runājam, tad principā biobanka ir bioloģisko materiālu kolekcija, tās nav tikai asins, tas var būt absolūti jebkas. Iesaisti ir brīvprātīgi un bez maksas, un tādēļ arī mēs par to runājam, jo vēlāk diskusijā runāsim, mūsu pieredze un pētījums liecina, ka sabiedrība to nezina, un tas ir tieši tas iemesls, kāpēc par to ir jārunā un jāskaidro. Un Latvijā mūsu valstī ir vairākas biobankas, tā kā, ja mēs to zinām un saprotam, kas tas ir un kāpēc, tad arī mēs varam nonākt pie tā rezultāta. Un, principā, ja tā īsumā un vizuāli varētu attainot, kas tas ir, tad tas ir gan tātad šis bioloģiskais materiāls, gan informācija, ko jūs sniedzat vai esat gatavi sniegt par sevi, jo tikai ar asiņu paraugu varbūt būs kaut kas viens, bet ir, lai varētu analizēt sīkāk un smalkāk, ir nepieciešama informācija, kur jau tad tālāk diskusijā mēs analizēsim. Tā, mums ir... Es nesaprotu, kurā virzienā laikam man ir jāklikšķina. Šeit ir viena no mūsu bildītēm, kad mēs šī gada sākumā uzsākām ciešāku sadarbību ar Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kad mēs gājām ekskursijā, tad paskatīties un parunāt, kas tas ir un kā tas izskatās. Pieteicāmies, aizgājām, parunājāmies, un tad tas viens no variantiem, tad ir leduskaps, un tāda izskatās biobanka, viens no variantiem. Bet ir ļoti jauki, ka tu saproti un redzi, kas tas ir. Tā ir tāda savādāka varbūt vērtība, apziņa par to, ja es nododu šo paraugu, tad kas ar viņu notiek, kur viņš glabājās un kā tas viss tiek izmantots un vai tas ir droši. Kāpēc? Ja kāds pacients vai sabiedrības loceklis jautā, kāpēc man tas būtu jādara, tad manis pašas šī ideja, saprotot un izzinot šo biobanku tēmu un nozīmi ir tāda, ka principā, tā kā mēs darām jebkuru no brīvprātīgiem darbiem vai šķirojam atkritumus mājās vai iesaistamies ziedošanas akcijā, jebkām dzīvnieki, sabiedrība, augi, jebkurš virziens, tad principā to var tikpat labi salīdzināt arī ar biobankām. Tā ir daļiņa no sevis, tad mans ieguldījums, lai zinātne, lai medicīna varētu attīstīties. Ja arī es šai brīdī neko nedabūšu pretī un tas manu dzīvi varbūt nekā neietekmēs, tad varbūt maniem bērniem, mazbērniem vai sabiedrības locekļiem, kas ir blakus, tad cilvēki īpaši ar retām slimībām, kādam tas noteikti palīdzēs un medicīnas pētījumi varēs iet ātrāk uz priekšu, jo vairāk mēs kā sabiedrība būsim iesaistīti aktīvi un piedalīsimies, dodot šo informāciju un šo materiālu zinātniekiem izpētīt. Un tur bija tāds maziņš citāts, man ļoti patika, tas nav mans citāts, tāpēc viņš ir pēdiņās, tas ir dr. Mičels citāts, man ļoti patika, ka ja ne retie, tad kurš? Kurš tad cits to darīs, ja mēs, kuri esam šīs sabiedrības daļas, gan paši vecāki vai pacienti, ja mēs nebūsim gatavi to darīt un, palīdzēt zinātnei, tad grūtāk ies ar to zinātnes palīdzību mums, lai arī mūsu dzīves kvalitāte uzlabotos. Kādā veidā to izdarīt? Es neliku linkus par to, kur mājaslapā var atrast pieteikumu un anketu un kā pieteikties, to noteikti visur uzzināt, bet vairāk skaidrot šo ideju, ka tas no vienas puses ir vienkārši, no otras puses mēs diskusijā runāsim, ka tomēr ir daudz arī tādu akmeņu, kad gan visā procesā, gan arī varbūt sabiedrības iesaistē ir savi izaicinājumi, ar kuriem ir jāstrādā, bet noteikti numur 1 ir šī informācija un sabiedrības sapratne par to, kas tas ir. Sāc ar sevi ir tas, ka ja mēs kā pacientu organizācija šeit vairāk vērstos pie organizācijām, lai mēs varētu tālāk kā tilts nodot informāciju, pacientiem, ar ko mēs strādājam vai ikdienā sadarbojamies, vai kurus mēs pazīstam kaimiņos vai kādā atbalsta grupā. Vislabākais
vislabākais veids, kā kādu pārliecināt, ir parādot savu piemēru. Un tas, protams, ko es izdarīju uzreiz, pati pieteicos un saprotot, nodevu savu paraugu, tad mēs iesaistamies paši, un tad mēs tālāk caur šo savu personīgo pieredzi varam arī pateikt, kā tas ir. Mēs vieglāk varam izvest cilvēku cauri, kā tas notiek. Jautājam, uzzinām, rīkojamies. Mēs ļoti daudz uzdevām jautājumus, kas tas ir. Paldies Biomedicīnas centram, kas mums atbildēja uz ļoti daudziem jautājumiem. Organizējām arī Zoom tikšanos, kur skaidrojām un runājām. Tas bija tikai tādi pirmo soļi. Noteikti tur var runāt un runāt un runāt vēl, bet jo vairāk cilvēku būs, kur saprot, kas tas ir, tad mazāk būs vienam cilvēkam jārunā, bet tas tīkls tāds plētīsies plašāks. Un ļoti svarīgi ir atbildēt sev, kāpēc es to daru. Jo šodien diskusijā mēs runāsim par to, cik svarīgs ir šis informācijas aspekts, ne tikai vienreizējas paraugu nodošanas. Principā varētu teikt, tas ir tāds ikdienas vai tāds domāšanas varbūt veids, kur būt gatavībā, ja ir nepieciešams, tad dot vēl no sevis šo informāciju. Tātad varbūt šobrīd tu nodevi paraugu, aizpildīji anketu, bet pēc gada iespējams tu esi sācis smēķēt vai atmetis smēķēšanu, attiecīgi informācija par tevi ir mainījusies. Un tad, ja tu šo informāciju esi gatavs regulāri atjaunot, tad tas ir ļoti būtiski, lai rezultāti būtu precīzi. Un noslēgumā mums ir tāda simboliska bilde no šīs vasaras, ko mēs izmantojam gan savā kopienā, bet es gribētu viņu attiecināt arī uz šo pašu, kad iespējams ir viss ar kopienas atbalstu. Cilvēks, bērns ar retu slimību var uzkāpt klintī, ja sabiedrība viņam palīdz, viens drošina, viens velk, viens tur, viens nodrošina ekipējumu, un tas ir iespējams. Un arī es domāju, ka iesaist biobankās un veiksmīgi medicīnas attīstību, lai mēs pēc 10 gadiem jau teiktu, kad retās slimības daudz plašāk ir ārstējums un dzīves kvalitāte ir daudz ievērojami labāka. Kopā es ticu, ka mēs to varam. Paldies! Tagad došu vārdu Annai. Paldies! Hello, everyone. So I'm going to be presenting in English, and I also have a translator here if that is needed. Would you mind asking in Latvian if we need a translation? Bez zinātniskiem terminiem un cerams, ka saprotami un viegli. Ja gadījumā kādam vajag, tad celiet roku, var apsēsties blakus. Nē. Okay. Well, feel free to just ask me if there's anything that is unclear, and I will, pull you in for further translation and explanation. I just want to stress that I think it's really interesting to see the audience here. So I would just like to see how many of you identifies as a biobanker, someone working in biobanking. Okay, so we have 2, 3, 4 concrete biobankers. Very good. And how many of you feel that you are patient representatives or family representatives in healthcare, medical research, and so forth? Super interesting. So this presentation is mainly targeted at people working in biobanking, medical research, life sciences, and patient representatives with a tone to that. So hopefully everyone will be able to draw a little bit from this, but please feel free to share your perspectives and your experiences so that we can get some more perspectives and some more background on your own situations in terms of this. And also feel free to interrupt me at any time because I will be speaking fairly quickly. So I'm going to try to adjust the mic because I'm a little bit taller to make sure I can also see my slides. So Sanita said, my name is Anna Claiborne. I work at Uppsala University. I've been the National Project Manager for Biobank Sweden for about 7 years. And I also run a project called SAMKA. It is funded by Vinnova, Sweden's innovation agency, and it all revolves about patient engagement and collaboration, how we can achieve the best results. And I'm going to be talking about this report on the right quite a bit. Oh, sorry, I walked out of the camera. And I'm going to see if I can get this to work. Do I have to press really down? Okay.
Oh, okay, there we go. So SAMKA, it sounds like a made-up word, right? But it's actually not. This is a very old Swedish dictionary from 1870, and that's more or less when we stopped using this word in Swedish. But it means bring together. So we have, taken this word back and using it for a project, because that's what we're doing. We're trying to bring all stakeholders together in medical research and biobanking and all of the life sciences, in healthcare and so forth, all of those tricky fields. And we went from the report that I mentioned in the first slide to the actual project. The project is SAMKA. So that is the report. And then Vinnova came in and funded us, and that resulted in the SAMKA project. But that was in 2023, and all of this happened at first. We started off in 2019 through a collaboration between patients and a lot of life science organizations such as Genomic Medicine Sweden. My lovely colleague from Genomic Medicine Sweden is also here at the conference, Mikaela Friedman, if you want to find her as well and hear a little bit more about the genomics perspectives on this. We're also collaborating with various rare diseases organizations and other patient organizations. We all got together, worked together, talked a lot, argued a lot, because you have to argue, you have to get your angry feelings up on the table as well and get it all out there. And then we actually received the Vinnova funding for this SAMKA project, where we take the results that we found when we worked on the report and implement them into actual projects in biobanking, the life science, medical research and so forth, to see what happens when we involve patients and family representatives the right way. And when I say the right way, I mean a way that is based on science and on actual experiences from doing this. So the report that I'm talking about is based on a pretty massive review of scientific articles. I write about 8,000 here, but the actual number is very good. It's 7,777 articles, so I just want to mention that because it's such a good number. And we also have gray literature, informal sources, not peer-reviewed. We also have a series of interviews with patient and family representatives. And we also have, of course, you saw our timeline, several years of dialogue in this group with various stakeholders talking about needs and challenges and what everyone has seen in their careers and their experiences as representatives in the life sciences field. And I'm very proud to say that the report and the SAMKA project are fully co-created. So from the start, all stakeholders have been involved. So no one was left behind. No one was asked at the last minute, oh, by the way, we need a patient representative here. Everyone was involved from the start. So the report answers these questions mainly. Why should we collaborate with patients and next of kin family representatives? And how should we collaborate? How do we do it well? And I mean, we can always ask, why is it important for patients to understand these benefits targeted at patients? Why is it important for you working with patients to understand the benefits of collaborating with patients? And how can the report help you in understanding how to do it well? Well, so as a patient, you are a valuable partner. And for you in the audience who is not a patient, you have to start considering patients as valuable partners if you don't already do that. They are key stakeholders in whatever you are doing in biobanking, in the life sciences and so forth. So please do consider involving them from the start. And of course, there are many unfortunate examples of this not being done well. I mean, every patient representative who has worked on a life science project or in a similar environment has come to me, everyone I worked with, and said, I'm so happy you're doing this because this happened to me. And then they tell me this terrible example, how they were excluded and they didn't get the communication properly and they were asked at the last minute to contribute something. So you can always do this better. And the report is also a very good tool for everyone to use. So if you take this report into your project and use it and refer to these 8,000 scientific articles that talk about how other people have gained experience and how they have done collaborating with patient and family representatives in a good way, we can all move further much, much quicker and much more easily. So these are some of the examples from the scientific literature that is shown in the report, why patients should be invited to collaborate. These are some positive results and effects. I'm going to go through them super quick. It's about trust. It's about recruitment.
It's about efficiency, quality, and patient safety. Involvement as well. People want you to be involved in your own care, obviously, and it really is helpful for patients to be fully involved in their own care. It's a better care process, it's a safer care process, and of course, if we're cynical, it's a cheaper care process. Here we go. Also, the entire care process is more easy to understand for patients, which also saves a lot of time and frustration for everyone. More public interest is, of course, always good. Reaching out to the public, creating interest, getting more funding, again, always very relevant. And it also contributes more perspectives, and the more perspectives you have, the more problems you will solve quicker, because you get more perspectives and more potential solutions to projects. Also, research results are disseminated more widely if we have any researchers in the audience and you know how important this is. It also leads to better healthcare economics, again, the economic side of that. And also better research quality, which is very interesting. Improved study protocols if you are running a study. And it also gives you increased opportunities for funding, because the research shows that even if you don't have to include patient representatives in your study or in your research, you tend to get more funding when you do include them, even if it's not something that, like a box that you have to check. And interestingly then, also more relevant outcome measures. Several studies show that the outcome measures are far more relevant if you do include these stakeholders. And these are all documented outcomes from healthcare and medical research that we talk about in the report. So the report itself is 60 pages long, might be a bit of a long read for a conference, but you're actually fine just reading the one page where we put all of this together. So there are 6 recommendations that you can look at, and I'm going to leave the QR code up there for a little second if anyone wants to get that QR code and take a look at appendix number 1. So you have a little time now. I see people picking up their phones, looking at their QR codes, giving a little bit more of a chance. Very good. Everyone is looking very efficient. I usually take a picture of the room when you do this, but not today. Well, you can click the English language choice there. I'm not expecting anyone to learn Swedish today. That is not my mission here. Is everyone happy with the QR code? Okay, very good. I'm going to move on. You will get another chance in the final slide, so no worries. So this is the first recommendation. You remember we condensed the 8,000 articles into a list of 6 recommendations based on experiences and research? Yes. So this is the first one. You have to define clear aims, objectives, and evaluation criteria together. And you have to do this from the very start of whatever you're doing together. So, for instance, not getting all the relevant stakeholders on board from the start, always an issue because you're missing out on a lot of perspectives. And you also need to be able to explain to others why you are collaborating this way. You have to work on evaluation, monitoring. You have to be able to show results. Why are you investing money into including more stakeholders? You obviously always have to motivate this. So this is very, very important. And I see some of you taking pictures of the slides. I'm pretty sure that we will be able to share the presentation after as well, in case anyone misses anything, just so you know. So also, symbolism. When I talk about tokenism and symbolism, I mean those cases that I've already mentioned a few times, when someone is invited at the very last minute to collaborate. That just doesn't work because you haven't been part of the process. You haven't been able to say, well, I would prefer to do it this way. It would be better if we had a patient council. It would be better if we didn't include patients in this, but we would prefer to be included this way. We want communication to be sent out this way. We want to be remunerated or reimbursed or paid this way. You should never wait to ask that till the last minute. Why would you treat patient stakeholders differently from other stakeholders? Very, very important one. And then we have 2, confront power imbalances, because everyone has a different level of expertise. And everyone obviously has different things to contribute. So in order to feel trust in the work that you're doing together, you all have to be included on the same level. And also,
everyone doesn't know everything about everyone else. And when we look at collaborative projects, it's generally a very, very strong result that people feel that they learn a lot more from working with people who have a very different perspective. They understand the project differently. They understand collaboration differently. The results are simply better because they are more diverse. Then number 3, communication. You have to build trust and confidence. If someone can't receive a specific type of communication, if someone wants more communication, that goes to transparency. And also, new potential solutions really helps, because if you keep talking to stakeholders throughout the project, you can get so many more perspectives on solving problems that pop up. And let's face it, all projects have problems. Then number 4, recommendation 4, create conditions for remuneration and representativity. And by remuneration, obviously, I mean payment. You have to pay the participants somehow. Why should patients and family representatives or next of kin representatives be treated any other way than other stakeholders and other contributors in a project? It does not make sense. They're also contributing, and they're contributing super, super important perspectives on the work. And also getting more perspectives involved is very, very good for the results that you want. More funding, more eyes on it, more interest from the public, better research results, better outcomes. And then also adapting to individual needs for participation. If someone can never participate in meetings or anything similar during the day, well, then you have to push the meeting to the afternoon or at night or super early in the morning. You have to make an effort to include everyone so that, you know, everyone has the same ability to participate and contribute. Then the 5th recommendation is building a long-term structure. Because if you just say, oh, we're running this as a project, we're going to involve some people, it's going to be, you know, a few months, then you have to do the same thing all over again when you do this the next time. You don't want to, you know, reinvent yourself and just reinvent the wheel. And this leads to cost and time being reduced. It takes less cost and less time when you do this the next time, because you're going to have more projects. This is not the final project. So build a structure, build a patient council if you want. And then we have the final 6th recommendation, sharing positive and negative experience and learning from others. A lot of projects just, you know, when it's done, the publication is done, and then you feel like you're done. But you have to really try to push this information forward, helping others to really try to integrate what you know and what you've learned from the project. And so many projects and so many initiatives hesitate to share the bad things. Don't hesitate to share the bad things. The best presentations, the most interesting presentations I've been at have told me about how they have failed. One of the best presentations I ever heard, this is a story about how we messed up for 3 years and what happened next. So, you know, you can really learn from someone else's mistakes. So be brave and share your mistakes. And sharing also, again, helps with public understanding of and interest in collaboration, and that will bring more perspectives again. Then, I don't think we have time for it, but I wanted to include some examples anyway. Where am I in time? 3 minutes, okay, good. So I think we do have time for them. So I've bundled a couple of the recommendations together just to give you a few examples of how we have been working in SAMKA, because as I've told you, the project SAMKA uses the report to involve other projects and initiatives and applying these recommendations to real-life situations. So one of these projects was a new research initiative in health data in Sweden where they wanted to engage patient stakeholders. And we have used the report in this project as a shared frame of reference, and this is how you can use the report as well. It really helps to be able to have the same frame of reference, the same reference material in order to discuss these issues. And that got everyone in the project, patients, researchers, the European Union even, on board. So this ensured that the patients were involved from the start, formulating the visions and the structure, and everyone was on board. So that was very helpful, using the report as a point of departure. And of course, everyone worked to make this a long-term solution, so that definitely helped as well. The second example is, again, recommendation 3 and 6. And this was a new initiative in personalized medicine where they also wanted to involve patients from the start. And again, we used the report as a shared frame of reference. So
just to see how we wanted to collaborate and what would be the best way for all stakeholders. And communication in this project really helped because everyone was very clear, everyone could be in from the start, and we had a very open dialogue in terms of what would be the best way forward. And then also, this is a really good example of a project where they made a communication plan from the start, clearly stating what they wanted to communicate, and everyone committed to communicating both positive and negative examples from the project. So that's always good to put that in as a start. And the third and final example deals with recommendations 2 and 4. And this was an EU-funded research project, one of those really, really massive Horizon projects where they wanted to do collaboration right. But they thought of this quite late. So this is very interesting because this is one of those projects where you feel like, okay, we messed up from the start. Can we fix it? Is it too late to fix this? Because they did not budget for any payment for the patient panel because they didn't realize it would be best to have a patient panel. So in this project, again, we used the report to try to discuss with everyone why is it important to pay the patient representatives, to give remuneration, to show that they are also respected just like the other stakeholders and respected enough to actually be paid. So what was interesting there is that everyone agreed to move resources from all partners to fund the patient panel. So this was done after we applied for, to the commission to approve this, and they were actually delighted that we put more patient activity into the project. So it looked good for the European Union as well. And we got more money to do user research and co-creations. So that was very good. And again, we also communicated very clearly in this project. When we do invite the patient panel into something, we're very clear about what impact they will have. Because if you invite someone into a project and you say, we just want your perspectives. Yes, sure, I'm sharing all my time, I'm sharing all my opinions, but is it going to matter in the end? That's also very important. So there we go. There's the final slide, your last chance at the QR code, and a huge thanks to Vinnova, of course, funding us, and also to my lovely, lovely colleagues in the project. Thank you. Thank you, Anna. Thank you for listening. So, thank you. I will invite latviski, pārējiem latviski, jau pati sapinos angļu valodā, bet, manuprāt, Anna arī iezīmē ļoti būtisku lietu, ko arī mēs kā pacientu pārstāvi arī Latvijā, diemžēl vēl joprojām jūtam un saprotam par pacientu iesaistīšanu pēdējā mirklī. Ir palikušas 5 stundas un sniedziet savu atzinumu. Diemžēl ar to arī mēs savā ikdienas darbā nereti saskaramies, bet tagad es gribētu aicināt mūsu diskusijas dalībniekus ieņemt savas vietas. Šodien tātad mūsu diskusijā piedalās Vita Rovīta, kas ir Latvijas Nacionālās biobankas vadītāja, Sanita Siņica, kas ir Latvijas Rēto slimību alianses valdes locekle, Anna Klāra Borna, kas ir tātad Upsalas universitātē projektu vadītāja, Ilmārs Stonāns, kas ir Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktora vietnieks, un dr. Ieva Mičula, kas ir Bērnu slimnīcā ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas vadītāja. Jā, tā. Tad, sākot sarunu, arī es gribētu jums kā speciālistiem jautāt, parādīt šos slaidus, kas bija mūsu veiktā aptauja. Pirms šīs diskusijas par to jautājām mūsu kopienai. Par to, vai viņi vispār zina, kas ir biobanka. Un man diezgan pārsteidzošā kārtā 54% atbildēja, ka viņiem nav ne jausmas, kas ir biobanka. Gandrīz 10% teica, ka viņi nojauš, kas tas varētu būt. Un tikai 36% teica, ka viņi zina, kas ir biobanka. Un tādā mirklī, kad mēs jautājam arī tiem, kuri saka, ka viņi zina, kas ir biobanka, ar ko īsti asociējās, tad mums biobanka, tad lielākai daļai tās ir tikai cilmes šūnas. Un ar bioloģisko materiālu uzglabāšanu tātad ir 33%, ar zaļi domājošu banku, ja finanšu institūciju, kas ir zaļi domājoša, tātad tie bija 11%, kas ir diezgan liels skaits. Un vēl bija cilvēks, kas teica, ka biobanka noteikti ir kaut kas ekoloģisks un bioloģisks un saistīts ar dārziņiem. Tā kā tas skats uz to, kas īsti ir biobanka, ir mums diezgan plašs.
Bet jautājot par to, ka neskatoties to, ka tikai 54% teica, ka viņi tā tad nezina, kas tas vispārībā ir, 79% būtu gatavi nodot savu bioloģisko materiālu. Un 13% teica, ka noteikti nē, 6% teica, ka nē, un viens cilvēks atbildēja tikai tad, ja man būtu pilna pārliecība par to, ka mans materiāls ir unikāls un tieši mans materiāls ir tas, kas būtu vajadzīgs. Nu, lūk, tātad es gribētu jautāt arī jums kā speciālistiem, kāpēc šī pacientu iesaiste biobankās ir tik svarīga? Why patient engagement is so important? Droši. Man mazliet interesē tas, vai tie, kuri teica, ka tā ir dārzeņu banka, viņi arī piekrita, ka viņi būtu gatavi ziedot to paraugu savu. Tas būtu ļoti interesanti, kā tas izskatītos. Bet kopumā tad šī te pacientu iesaiste ir ļoti svarīga, jo būtībā no šiem pacientiem arī var veidot par augiem pacientu, var veidot biobanku, var veikt šos te būtiskos pētījumus, kuros tad šie paraugi tiek izmantoti. Bez šīs te biobankas, tas būtībā nebūtu iespējams, jo tanī brīdī, kad zinātniekam ir šī te ideja veikt kādu pētījumu, tīri statistikas nolūkos, tur ir nepieciešami 100 000 šo pacientu paraugu, un tanī brīdī savākt šos te pacientus, 100 000 diabēta pacientus vienā mēnesī nav iespējams. Savukārt biobankā jau šie pacientu paraugi glabājās ir, un izējot visas šīs ētikas atļaujas nepieciešamās iegūstot, tad pētnieks relatīvi īsā laikā var iegūt šo te paraugu kopu, veikt savu pētījumu, un attiecīgi biobanka nodrošina šo te efektivitāti šai zinātniskai pētniecībai, kas savādāk būtībā nebūtu iespējams. Vēl kādu komentāru? Jā, būsim objektīvi. Pacientu atsaucība ir diezgan liela. Un pacienti ir atsaucīgākā sabiedrības daļa. Neatsaucīgāki ir veselie. Un bieži vien mēs kā pētnieki saskaramies ar to, ka mums nav ar ko salīdzināt. Un varu tikai teikt, ka es sev ilgu laiku pieskaitīju pie veselajiem. Esmu daudz sava bioloģiskā materiāla ziedojis dažādiem pētījumiem, galvenokārt gan pats saviem. Bet kādu pusgadu atpakaļ mani diskvalificēja no tās kategorijas veselie. Mēs visi kaut kad būsim pacienti. Un kā Vita pareizi teica, paraugu šodien tu vari nodot tikai vienreiz. Pacients tu būsi varbūt pēc gada, pēc 2, pēc 10. Biobankas mērķis ir šos paraugus pēc iespējas kvalitatīvāk saglabāt un pēc iespējas kvalitatīvāk iegūt visu informāciju no dažādiem avotiem, kura ir pieejama gan par biobankas dalībnieku kā cilvēku, veselu vai slimu, gan arī par to paraugu, kurš šis cilvēks ir ziedojis pētniecībai. Paldies. Tad droši vien uzreiz arī uzdošu otru jautājumu, bet izlabošu nedaudz. Kādas ir lielākās barjeras, kas kavē veselo cilvēku un arī pacientu iesaistīšanos šajās biobankās? Kā jums, kā speciālistiem šķiet, what are the biggest barriers for patients to get involved? Es domāju, ka lielā mērā veselajiem pacientiem tas ir tīri informācijas trūkums. Ja? Tas ir, tam būtu, lai nonāktu pie tā veselā cilvēka, viņam kādam ir jāpasaka, ka tā biobanka ir un ka ir ļoti svarīgi, ka viņš tajā piedalītos. Un cilvēki, īstenībā arī veselie cilvēki ir atsaucīgi, ja viņiem konkrēti piedāvā. Bet, protams, ka ja tas ir, ja viņš par to nekad nav dzirdējis, viņš nekad šo paraugu nenodos. Jā. Protams, ir vieglāk aiziet uz medicīnas, teiksim, uz universitāti, kur māca medicīnas studentiem pateikt, varbūt jūs gribat nodot biobankā, un liela daļa no viņiem arī atsauksies un nodos šos paraugus. Tā kā galvenais, protams, ir informācija. Ar pacientiem ir tā, ka jā, pacienti vēl jau vairāk,
brīdī, kad cilvēks ir vesels, jā, es varu varbūt arī nodot to paraugu, bet vai tas kādam vispār ir vajadzīgs, tad viņš nejūt to motivāciju. Brīdī, kad cilvēks ir pacients un ārsts saka, ziniet, mēs varētu jums palīdzēt, bet varbūt, ka ja mēs zinātu par šo slimību vairāk, mēs jums varētu palīdzēt labāk. Tad pacients, protams, sajūt to motivāciju daudz lielāku. Un tāpēc es arī teicu, ka, ja ne retie, tad kurš, jo tās retās slimības jau ir tās, kuras mēs visi sliktāk mākam ārstēt, un kur visvairāk ir vajadzīga šī zinātnes iesaist. Un tur pacienti tiešām ļoti labi saprot, ka cilvēki jau saprot, ka nav nevienam pasaulē tās pieredzes ar 100 000 reto slimību pacientiem. Un viņi ir gatavi parasti iesaistīties un nodot, bet tur, protams, ir laika jautājums arī, jo tad, lai iesaistītu cilvēku biobankā, tas ir arī tīri loģistisks process, tehnisks process ar piekrišanas formām, ar skaidrošanu, ar paraugu nodošanu un nogādāšanu tālāk, ja, kas ir savukārt jārisina tam speciālistam, kurš šo pacientu informē par šo. Un, jā, tas ir laiks. Jā. Mūsu aptauja arī to tieši parādīja. 54% nezina, bet 80% būtu gatavi iesaistīties. Jo mūsu kopienā, protams, pārsvarā tie bija reto slimību vai pacienti, vai tuvinieki, vai kāds, kas ir saistīts ar reto slimību, kurā šis varētu būt tieši izšķiroši. Sanīt, varbūt tu kā pacientu pārstāvs vari pateikt, kā tev šķiet kā pacientam, kas ir tā barjera, kas tev traucētu iesaistīties? Kā pacientam barjera, es esmu retas slimības bērna māma, un, protams, ka viena no tām barjerām ir tāda, ka tam mazajam bērnam nodot tās asins nav tik vienkārši. Tas ir stresains pasākums. Līdz ar to tā viennozīmīgi ir barjera, un ja tas nav loģistiski ļoti ērti, pieņemsim tajā reizē, kad mums ir kāda medicīniska procedūra, kad mēs to varam pie viena, jo notecināsiet drusciņu vairāk, tas būs labāk nekā durt pa jaunam, īpaši, ja citreiz ir šis duršanas process vienā rokā, otrā rokā un vēl kājā un beigās bez rezultāta, tad skaidrs, ka vecākiem tas var būt numur 1, ja viņam ir ļoti traumatiska pieredze ar kaut vai asins paraugu paņemšanu, tad būs ļoti grūti viņu pārliecināt par to. Bet iepriekš es gribēju minēt par to motivāciju, kad skaidrs, ka cilvēkam vienkāršāk ir iesaistīties kaut kur, kur tomēr kaut kādā veidā tas skar viņu pašu personīgi. Diemžēl tams ir. Un, ja, teiksim, pacients ir tas, kuru tas skar, tad katram pacientam ir 1, 2, 3, 5, 10 ģimenes locekļi, radinieki. Ja mēs kaut vai paskaitām šos 15,000 reto slimību reģistrā esošos cilvēkus, pareizinam viņus ar veselajiem draugiem un radiniekiem, un katrs šis pacients pastāsta mājās pie Ziemassvētku galda, kāpēc tas ir jādara, un mēs uztaisam Ziemassvētku akciju un izdaram to noziedojot daļiņu no sevis, tad mēs esam ieguvuši gan lielu veselo pacientu skaitu. Thank you. So Anna, we were talking about the barriers. Yeah. So I understand barrier in Latvia, and I'm very proud my new word. But yeah, it's and with the risk of repeating some of what my lovely colleagues have already said, I think what I've already talked about, the report, it is based on experiences of those barriers, because if biobanking itself is so tricky. And we're going to talk more about this, I'm sure, but biobanking is a very specific case of something that is, as your statistics show, is very complicated. So if we add that to, if we have a general public who don't know what biobanking is or what we do, how can we expect someone to participate as a full participant? But again, biobanking is also not unique at all, because as in all of the other parts of life science, you have to have all of those recommendations in place. You have to bring people in from the start. You have to make sure that people who are, I work with people who are sick. I work with people who have sick relatives. Everyone is not always going to be able to come to every meeting. Sometimes we have to plan the meetings around the participation of these individuals because someone is dying. I work with a fantastic person in the project, Margareta Haag, who is, she's the chairwoman of the Swedish Organization Against Cancer. And 5 of her colleagues in this organization have passed away throughout the course of our collaboration. That is just the reality of working where sickness is.
And I mean, we have to bravely address this and make sure that everyone has, I mean, I love seeing stories like during the keynote. That's a beautiful story about a little girl who can now live her life. That's a wonderful example. But we have to address the reality that everyone is not as lucky. And in order to be able to integrate these incredibly important perspectives, we have to face a difficult reality in terms of working with patients and family representatives. We have to be open about it, we have to talk about it. But then again, biobanking is very complicated, so I would say that's the first obstacle in actually explaining to people what we do. Yeah, lack of information, as already said in Latvian. Yes, sorry about that. Yeah, that's great, because we emphasize the main problems. Sanita iezīmēja lielisko opciju par to, kā mēs varam pie Ziemassvētku galda pastāstīt par to, bet es gribētu uzdot arī jums jautājumu. Kā mēs varam nodrošināt to, ka pacienti saprot arī savas tiesības, iespējas iesaistīties šajā biobankā par to, kāda ir tā nozīme un kā vispār veicināt šos pacientu izpratni. Teiksim, nevis pacientu, bet sabiedrības locekļi, jebkura izpratni. Es varbūt varu parunāt mazliet par Igaunijas biobankas piemēru, jo, manuprāt, daudzi latvieši nezina neko par Latvijas biobankām, bet visi zina par Igaunijas biobanku. Jo Igaunijā šī viņu biobanka, protams, viņiem ir daudz vairāk resursi bijuši viņas attīstībā, ģenerējot arī šos te genoma datus, kuru viņi var izmantot tagad tā atpakaļ šiem te pacientiem un dalībniekiem dažādās personalizētās ārstēšanās un risku predikcijas, risku paredzēšanās, slimību tieši saistībā. Tad Igauniem šī te biobanka ir tāds nacionālais lepnums. Nu, viņi lepojas to. Mums, protams, nav bijis tik daudz resursu, lai mēs varētu varbūt kaut kādā mērā būt tajā līmenī, bet tagad pēdējos gados es redzu ļoti daudz uzlabojumus un jauninājumus, ko mēs arī darām šeit Latvijā. Mums pavarās šīs iespējas pakāpeniski. Un es domāju, ka tam ir jākļūst vairāk redzamam vispārējās sabiedrības ziņā, ka tam ir jābūt kā tādam nacionālam lepnumam, pat ja varbūt tie cilvēki, kas mums ir iesaistījušies, uzreiz neredz šo te pienesumu viņu veselībai, jo tiešām cilvēki Latvijā vairāk saista savu šo te līdzdalību biobankā, ja man būs kāds labums vai ja manam radiniekam būs kāds labums, bet caur šādu te izpratni un domāšanas veidu varbūt mēs varam panākt tiešām to, ka cilvēki arī to vienkārši būtu gatavi darīt dēļ tā ieguldījuma nākotnē, ko viņi varētu sniegt. Paldies. Es visnotaļ piekrītu Vitai. Igaunijas piemērs ir tas, kā tas ir jādara pareizi. Bet mēs visi, kas ir iesaistīti biomedicīnas pētniecībā, strādājam apstākļos, kuri nav tādi paši kā situācijā, kā ir pareizi. Tāpēc mums ir jārīkojas neskatoties uz to, ka mums ir nodrošināti pareizi apstākļi. Protams, nākotnē mums jātiecās pēc pareiziem apstākļiem. Bet neideālu apstākļu situācijā jautājumi realitātē tiek risināti katru reizi atkarībā no konkrētās vajadzības. Un tas ir tas labākais, ko es šobrīd varu ieteikt, jo es noteikti neieteikšu nevienam nepiedalīties vai nedarīt kaut ko tikai tāpēc, ka nav pareizi. Ir vienalga jādara, lai arī tas ir puspareizi, nav finansēts, nav ar ideālu komunikāciju, bet tas vienalga ir jādara. Paldies. Dr. Mičula, varbūt jums kāda ideja par to, kā mēs varētu pacientiem arī pasniegt šo informāciju par biobanku un par nozīmi? Es domāju, ka tas jau ir komunikācija. Tas ir vienmēr jautājums tikai, cik ir pašiem cilvēkiem, kas ar šo nodarbojas, cik ir tā resursa, cik jau var runāt. Bet protams, ka tas, ko, teiksim,
biomedicīnas centrs ir runājis pirms 5 gadiem iespējams ar cilvēkiem. Tas daļa, kas tagad strādā, piemēram, ar pacientiem, viņi to nekad nav dzirdējuši. Piemēram, līdz ar to tā kā atkārtoti nākt, lai tiktu pie veseliem cilvēkiem. Tas ir droši vien ziņas un tam kaut kāda populāra zinātniska žurnāla un tam līdzīgi, lai izplatītu šo ziņas. Bet pie pacientiem tas ir jārunā ar slimnīcām, ar slimnīcu valdēm, ar pašiem ārstiem, slimnīcu 5 minūtēs. Cik jau tas ir iespējams, jāmeklē savi resursi un jāmeklē atkārtoti iespēja tikt slimnīcās un informēt. Un ārsti ir tā kā savā būtībā, viņi jau ir arī mazliet zinātnieki, un viņi labprāt iesaistītos, ja tikai viņi zinātu tieši kā un kur. Paldies. Anna, so maybe you have an example of how to get the message about biobanks and about the importance to the patient. Yeah, I think one of the initiatives that I have collaborated on with Vita actually is the European Biobanking Organization, and I think they are a stellar example of how you can do this over borders. Because there is a communications and outreach group in BBMRI ERIC, as it is called, in the biobanking research and infrastructure in Europe. And they collaborate. They have bi-weekly meetings where they check in, they gather information, every other meeting, they show each other good examples of how they have collaborated with patients. And everyone is incredibly creative. I mean, it's everywhere from, Cyprus to Italy, and just seeing what everyone is doing. For instance, one of the countries, I think it is Germany, but I might be lying, sorry, they've developed a board game about biobanking where, you play to learn about biobanking. In Sweden and several other countries, you visit high schools to, have aliquotation races where, the kids are playing and working on biobanking, trying it physically to see what people actually do in the biobanking labs while they're learning. So reaching out to young people is a really good way to get them to explain to their parents what biobanking is, because it is much easier to deal with adolescents actually and children, because they are much more open to this. And as we have seen in all of the statistics, all of the European surveys, there is, now we're talking partially about the rare diseases community, which is unique because it is a very special community where everyone really wants to contribute and understands the value of contributing, because again, it is life and death. But in general, individuals in the European countries in these surveys are less interested in collaborating. They are less interested in sharing data. They think biobanking is a bit scary and weird because they don't understand it. Like often when we don't understand something, we are scared of it and we are hesitant to learn more because we don't want to be sold something that we don't want to buy, right? So I think, again, like you said, communication, I understood that. We need to do that, but we need to work on several different levels because all of our target groups out there are going to be open to different messages. So we really have to try to tailor the message. And again, the best examples of that I have seen have been through individual local biobanks engaging the local community in doing something fun, a thematic day for, children who want to learn about biobanking, a board game, a festival, a science day. It's just a really good way to do community outreach. That's great. A science day might be a good thing to do. Man jau bija ideja. Tad mums ir skaidrs, ka nākamajā Reto slimību alianses pasākumā mums būs biobankas nodošanas punkts. Ja? Jautājums par to paraugu, vai viņi tā var? Mēs arī aktīvi esam līdzdarbojušies, piemēram, zinātnieku nakts pasākumos, kas katru gadu septembrī mums tiešām ir bijuši dažādi arī tādi, kur mēs imitējam šo te procesu dalībniekiem, gan skolēniem, ka viņi tur sapilina asinis stobriņā, ne savējās, protams, iekrāsot šķidrumu, un tā viņi viņas nomarķē, un tā viņi liek viņas tur noteiktā vietā. Tā kā, tādas pieredze mums jau ir, mēs noteikti varam dalīties šajā, ja ir interesi. Jā. Mēs dzirdējām jau piemērus arī par Igauniju. Vai es saprotu pareizi, Igaunijā biobankā ir visi cilvēki?
Nē, ja es nemaldos, viņiem ir 250 000, viņiem ir vai 500 000, viņiem ir 1/4 Igaunijas iedzīvotāju. Un mums ir? Visi nav. Mums ir 2%. Labi, Igaunija mums ir tāds labs piemērs, un Zviedrija mums arī ir labs piemērs. Vai jums ir vēl kādi labi piemēri ar citām biobankām? Ja nav... Ir visā Eiropā to, ko arī Anna teica, kad ir šī Eiropas biobanku infrastruktūra, kur tiešām visās dalību valstīs ir biobankas, un ne tikai viena, bet vairākas bieži vien, kas mēģina sadarboties šīs organizācijas ietvarā kopā, un katram ir kaut kas savs mazliet. Cits vairāk ir tāds populācijas, cits ir vairāk, piemēram, par vienu konkrētu slimību, bet tas spēks jau, protams, ir strādājot kopā un liekot tos resursus kopā, risinot tos dažādās veselības vajadzības, kas mums ir pasaulē. Jā, paldies. Es varbūt gribētu papildināt Igaunijas piemērs un citi labie piemēri un kā mums uz tiem tiekties. Tāda vēlme uzrunāt auditoriju, jo uz to tiekties nevar tikai tie, kas nodarbojas ar biobanku kā tādu. Uz tiem ir jātiecās sabiedrībai kopumā. Tas ir par izglītošanas jautājumiem. Jo iesaiste biobankā Igaunijā ir liela, arī tāpēc, ka tas ir valstisks un valsts likumdošanā nostiprināts process. Mums joprojām nav. Rezultativitāte Igaunijas biobankai ir pietiekami efektīva un laba datu kvalitātes ziņā, tāpēc, ka Igaunija ir iespēja nodrošināt kvalitatīvu datu pārnesi no elektroniskās veselības, no e-veselības sistēmas, biobanku sistēmās. Un tas arī ir gan tehniski atrisināts, gan likumdošanā paredzēts, ka iesaistoties biobankā šos datus var automātiski iegūt. Un pie tam ne tikai šodien, bet arī rīt un parīt. Tas saistīts arī ar datu izmantošanas iespējām un personas datu aizsardzības likumu un sekundāro datu izmantošanas likumdošanu, kas mums arī ir neizpildīts mājas darbs. Un vēl viens ļoti svarīgs moments, kāpēc Igaunijā akceptance un arī popularitāte biobankas pasākumiem ir gana augsta, ir saikne, atpakaļ saikne ar, maigi izsakoties, tā labuma īpašnieku. Jo neviens jau tā kā bankā nauda pieder tam, kas viņu tur ir nolicis, tā arī jebkurš paraugs un jebkura informācija pieder tam, kas viņu ir ielicis biobankā. Atpakaļējā saite par to, kas ir noticis ar viņa paraugu, kā viņš ir analizēts, kas ir noticies. Un arī tam ir vajadzīga gan tehnisks nodrošinājums, gan likumdošanas pamats. Jo arī to regulē likumdošana. Un virkne no šiem jautājumiem nav zinātniskas dabas. Tāpēc sagaidīt, ka to atrisinās tikai universitāšu profesori vai institūta pētnieki bez sabiedrības atbalsta nebūtu pareizi. Aicinu jūs visus teikt, jā, mēs gribam, ja jūs gribat. Mēs noteikti gribam. Tas ir arī mūsu šīdienas mērķis un saruna par to, ka mēs kā pacienti labprāt arī gribētu iesaistīties un mēs gribētu saprast arī to, kā mēs varam palīdzēt, un varbūt arī tas jautājums, kas būs nedaudz vēlāk, par to, kas īsti ir tas, kā pacienti
var palīdzēt pētniekiem. Kas ir tas, varbūt, ko jūs sagaidiet kā pētnieki arī no tā pacienta? Viņš nodod šo materiālu, bet kas ir tas, ko jūs kā pētnieki gribētu arī no šī pacienta? Vai viņam būt aktīvākam? Es droši vien par to datu atjaunošanu tas būtu ļoti svarīgi, bet es nezinu, kā to tehniski. Jā, mums ir bijuši tādi pētījumi, kur mēs saucam atpakaļ mūsu biobanku dalībniekus, un tā atsaucība, diemžēl, līdz šim arī tajos pētījumos, kas mums bijuši, nav bijusi pietiekami augsta. Mūsuprāt, ka 10% varbūt, ja mēs tur tā īpaši vēl sūtam vēstuli, tad varbūt 20% atsaucās, kas patiesībā ir ļoti maz. Un tiešām tā bieži vien tā atgriezeniskā saite ir ļoti svarīga, un varbūt, ka tas būtu tas, ka tiešām apzinoties un ziedojot šo paraugu, cilvēkiem būtu ļoti, ļoti labi arī tā kā domāt par to, ja man atnāk tā varbūt vēstulīt, kur mani uzaicina vai uz konsultāciju, vai ka tur kaut kur jāpaskatās internetā rezultāti vai kaut kāda informācija papildus, vai varbūt pat ielūgums noziedot papildus paraugu pēc 10 gadiem, varbūt, ka tomēr, ka būtu labi, ja tas aizcerās, un nē, es tomēr to varbūt izdarīšu, pat ja man tagad tur ir eksāmeni, vai man tur, es nezinu, kas mājās, remonts un tā, bet ka varbūt tomēr tad es to izdarīšu. Tas ļoti, ļoti tas sabiedrības atbalsts būtu svarīgs. Jā, jo ir svarīgi, ka mēs ne tikai nododam vienreiz to savu paraugu, bet arī atbalstam, ja ir nepieciešama šī papildus informācija uz jautājumiem, vai mēs ēdam gailenes, piemēram, pēc 5 gadiem, ja tas ir nepieciešams. Jā, tad, ja mēs ejam tālāk par izaicinājumiem, jau mēs parunājām, tad es gribētu pajautāt arī jautājumu par šo reprezentativitāti, jo ir ļoti daudzi cilvēki, ko mēs nesasniedzam. Jo biobankā parasti var nodot, tātad Rīgā var nodot šos paraugus, ja? Kā es saprotu, un var arī atsevišķi ģimenes ārsti, kas arī ir iesaistījušies tajā, lai atbalstītu. Bet kā jums šķiet, kā mēs varam sasniegt tos cilvēkus, kas vispār nav tuvumā Rīgai, bet viņi atrodas reģionos, kas arī noteikti būtu svarīgi, lai mēs nodrošinātu šo ticamību un bankas šo dažādo klāstu. About reaching those people that are not in the city, but they are somewhere else. That is so interesting because what we're doing, the final part of the SAMKA project is about exactly that. It's about which stakeholders, which participants in all of these projects, national and international, that we have collaborated with, what stakeholders are we missing? And it's very hard to identify something that is missing because you're looking for a gap, you're looking for a black hole, and it's not always easy to see it because, you see who is in the room, but, how do you know who is missing? So that is one of the final parts of the project. And the groups of people who are in rural areas, interestingly, again, in the EU surveys that I have already mentioned, people in rural areas are those who are the most resistant to biobanking. It can have a number of different explanations, but that makes it increasingly difficult. But again, I think trying to do the type of outreach that we do, but moving the outreach there is necessary because you have to come to the people who are outside. You can't just ask, would you like to join this Zoom meeting? That's a technological help for people who are already engaged, who already care, who are already invested. But if they are not invested, no one is going to use the technological advantage of the Zoom meeting. It doesn't matter how much technology we have that allows people who are far away from the city, far away from the biobank to participate and contribute because we have to make them interested in doing it first. So I think we actually just have to get on the train and get on the bus or get in our cars and go there and try to bring the information to them first. But it costs money, it's logistically tricky, but it is generally the only way to do it. Thank you. Es nezinu, vai jūs esat varbūt to mēģinājuši, bet kādreiz Rīgas Traņu universitātē bija sadarbība ar asinsdonoriem, jo viņi jau brauc pa visu Latviju, un pie viņiem nāk cilvēki no dziļiem laukiem un nodod asins. Vai jūs esat mēģinājuši tā?
Mums nav bijis sadarbība ar tieši donoru šo te kustību, bet mums ir bijusi virkni tādu tiešām arī izbraukumu ievākšanas, kur mēs apbraukājam noteiktas tās pilsētas un tādā brīdī tur izziņo šo informāciju un ievāc šos te paraugus, iesaista. Bet tagad varbūt, ka tas piemērs, ko jūs varētu minēt, ir šis te Latvijas iedzīvotāja genoma references izveids projekts, kas ir daļa no lielā Eiropas 1 miljona genoma iniciatīvas, kur mēs arī tiešām centāmies mūsu biobankā tika iesaistīti dalībnieki no visas Latvijas. Mēs izmantojam daudz arī šīs te IT risinājumus, kur cilvēks varēja pieteikties caur internetu, jau aizpildīt anketas, viņš pats varēja izprintēt savas šīs te piekrišanas, aizpildīt viņas, un tad aiziet uz tuvāko, būtībā Gulbju laboratorijas filiālu un nodot šīs te asinis. Un tas bija viens tāds piemērs, kur mēs tiešām padarījām šo te iesaisti daudz tuvāku cilvēkam, daudz saprotamāku, vienkāršāku, kur viņam nav specifiski jābrauc uz Rīgu, lai iesaistītos. Kā tās jaunās tehnoloģijas palīdz? Jā, nešaubīgi. Gribu padalīties arī ar to daudz gadu pieredzi, kas mūsu institūtam ir, iekļaujot cilvēkus no reģioniem. Un viena lieta ir primāra. Tas ir līdzekļi, kas ļauj to darīt. Bet jā, atsaucība reģionos, piedalīties pētījumos un ziedot savu materiālu biobankai ir gana augsta, un tas procents ar gatavību atkārtot jau pēc gadiem 5 ir mūsu gadījumā, pētījumā virs 30. Es negribu samalot, zālē ir doktora Daiga Šantere, viņa noteikti var mani palabot, cik mums liels ir atkārtoto pacientu skaits G-Star pētījumā vidēji tagad. Kaut kur virs 30%, ja es nekļūdos. Mazāk, bet kaut kur ap 30%. Did anyone agree with me? All of them. Okay, good. Thank you. Jā, jo, manuprāt, arī tā informācijas aiznešana ir pavisam savādāka. Ja tur nepietiek ar reklāmu televīzijā. Varbūt jūs variet nedaudz pasapņot. Nav finanšu ierobežojumu, nav tehnoloģiski ierobežojumi. Kā jums šķiet, kā Tantei Bauskā pateikt, ka viņai būtu svarīgi aiziet nodot šo paraugu? Cilvēki ļoti ir dažādi un individuāli, un ļoti iespējams, ka tieši Tante Bauskā ļoti priecātos, ja kādreiz viņai pie durvīm piebrauktu busiņš no biomedicīnas centra, teikt, mēs šeit esam zinātnieki, un mums ir ļoti svarīgi tieši jūsu iesaist Latvijas biobankā. Tāpēc, jā, tur var būt, ka cilvēks Rīgā, kurš ir šausmīgi aizņemts, un viņam būtu jāmeklē kaut kādi pavisam citi pieejas ceļi, bet Tante Bauskā, es domāju, ka ar busiņu aizbraucot varētu ļoti labi iesaistīt. Klātiene, tātad. If you wouldn't have any financial or technological limitations, how to get the information to the most farthest person in the rural area? I think it's so interesting that you mentioned that, because I think it is in Cyprus, I mean, again, a fairly small country, where they have, I mean, they have had the opportunity to do, and I think I heard someone say television. Yeah, I think they've actually had the opportunity to do, television information on, national Cyprus television, which is fascinating because, I mean, everyone watches TV, of course, and everyone will see a commercial. And the more commercials that we see, the more inclined we are, I mean, psychologically, to actually respond to this. So I think that was a very interesting example of how you just integrate biobanking. It's as normal as cereal, it's as normal as coffee, it's as normal as cars, because, it's on TV, so it's normalized. So I think things that make biobanking normalized are good examples. So if we just keep integrating biobanking, honestly, I don't think we have to spend as much money, but the areas where it is normal to see other things, that's where we want biobanking to be. We don't want it to be like
Tesla, honestly, because, the more we hear about Tesla, the less we trust it these days. And that's someone who has billions of dollars to spend on marketing. Very successful, but does anyone trust Elon Musk? Not that many, probably. So I don't think money definitely necessarily is the solution. It's nice to think about, but I think we should consider the importance of normalizing. And just one example about that. In my country, in Sweden, and this is very unfortunate, but that's the way it is, we are fairly informed about biobanking. But if biobanking is in the news, it doesn't matter if it's positive or negative information. Even if you talk about, biobanking is growing, biobanking research is doing really well in Sweden, if that's in the news, people will withdraw consent. Because they're reminded, right, I have samples in a biobank. Biobanks are strange. I'm going to withdraw my consent. So the less we remind people about biobanking existing, the more samples stay in the biobank. And what is a biobank without samples? Nothing. So I think that's the most important part. And it doesn't matter how much money we spend doing it. We just have to keep doing it. That's the main thing. Yeah, bad news or good news. Maybe could comment on Anna's or maybe translate something that I said previously, is that, for example, in Estonia, Estonian biobank is like national pride, that they are very proud of it. And and they are giving back some information about disease risks, and that this could be one alternative when the person see really some benefit to themselves, and this could slow down this withdrawal, as you said. Maybe that's the issue, that maybe these people who are withdrawing don't see the real benefit to society or themselves. Yeah, I fully agree. And I think it's also important, that's why I really stressed that this was the case of Sweden, because again, all of the large-scale European surveys on biobanking show very clearly that there are such huge national differences. And by the way, I used the example of that in one of the papers I was writing last week, so I just wanted to let you know it's in there. But yeah, it's a stellar example. And I mean, the attitude to research in this country is, it's very, you should just go out there and tell everyone about what you're doing and how you're doing it, because it really makes a difference when people care in the way that they do here. Jā, šobrīd mēs esam iezīmējuši jau tās lietas, kas būtu, tātad mums ir informācijas trūkums, pacienti nezin, un ja viņi saprot, ka tas tomēr ir bioloģiskais materiāls, ko viņi nodod, tad viņi būtu gatavi to darīt. Tad es gribētu nedaudz arī par jums parunāt par to, kā jūs vispār redzat pacientu šo lomu nākotnē. Biobankās, biomedicīnā, precīzijas medicīnā. Kā jums šķiet pacienta šī loma? Viņa ir kāda? Kā jūs redzat šo pacientu iesaisti? Pacientu loma ir būt staigājošām biobankām. Jo mēs katrs esam biobanka, katru savu dzīves sekundi mūsu dažādās šūnās, kad vai tagad smejoties, notiek dažādi biobankas šie procesi. Un es noteikti redzu, ka jaunākās tehnoloģijas mums palīdzēs zinātnei un vispārēji sabiedrībai un pacientiem strādāt daudz tuvāk, gan ar dažādām ierīcēm, kas jau pašlaik mums ir mobilajos telefonos uz pulksteņiem, kur šie dati var tikt vākti reālā laikā, kur arī šie bioloģiskie paraugi varbūt varēs tikt paņemt reālajā laikā, vai cilvēks, teiksim, regulāri viņus varēs nodot, sasniedzot kaut kādus posmus vai nepieciešamību kādā pētījumā. Tā kā es tiešām redzu, ka tās jaunākās tehnoloģijas palīdzēs mums transformēt to, kā mēs pašlaik redzam pētījumu dizainus un informācijas ievākšanu, ka tas viss nākotnē ļoti mainīsies un tā zinātne kļūs daudz tuvāka tai sabiedrībai un tie dati mums nāks aizvien vairāk. Jā. Ja, iedomājamies, ir 2040. gads. Es negribēju tik tālu nākotnē skatīties, bet es gribēju par pacientu lomu papildināt. Pacientu loma ir svarīga, bet nevar prasīt no katra sabiedrības locekļa, tā skaitā arī no katra pacienta, ka viņš ir aktīvs dalībnieks, ka viņš ir apzināts dalībnieks. To gan var prasīt, ka viņš ir klāt, ka viņš sapratis, ko viņš dara, to it kā formāli nodrošina piekrišanas dokumentācija, bet
pacientu loma ir tas pacientu vajadzības. Mēs drīzāk sagaidām un aktīvāku līdzdalību no pacientu organizācijām. Tad, jā, ja mums ir biobankā iedzīvotāji genoma datu bāzē, laikam 40,000 šobrīd ir dalībnieku, mūsu biobankā ir pār 20,000, 20,000 aktīvi dalībnieki. Noslīgsim. Bet 10 aktīvas pacientu organizācijas, jā. Bet pēc 40 gadiem nākotnē raugoties, varbūt tā biobanka nebūs vajadzīga, būs implantēts mums katram iekšā monitorējošais čips, un mēs aizmirsīsim, kas ir personas datu aizsardzība, un viss čakli lādēs iekšā mākslīgam intelektam, kuru ļaunais Ilons Masks. Var paraudzīties arī no šī viedokļa. Bet, paldies Dievam, mēs tur vēl neesam, mēs tur ejam, un kas būs pēc 40 gadiem atkarīgs no mums pašiem. Dr. Mičo, varbūt. Jā, es arī gribēju teikt, ka ne tik tālā nākotnē, bet šobrīd jau pacientu organizācijas var būt pat ļoti, ļoti noderīgas, tīri ņemot vērā, ka ejot līdzi Eiropai, pacientu organizācijas tiek iesaistīts politikas veidošanā, jūs tiekat aicināti gan uz ministrijas sēdēm un tādām lietām. Līdz ar to gan reto slimību plānā, gan nacionālā spoguļu grupa, kas tiek šobrīd organizēta Latvijā, tad arī šos jautājums par biobankām var šajās grupās pacelt un runāt un aktualizēt, un e-medicīna, kura šobrīd nedarbojas, bet kaut kad jau viņa darbosies. Mēs varbūt, ka pēc 40 gadiem, pēc 20 gadiem, varbūt darbosies mums e-medicīna, un tiešām tas visi šie jautājumi būs atrisināti, un mēs varēsim tikt biobankā nodotais paraugs, varēs tikt sasaistīts ar e-medicīnas datiem un ar to, kā cilvēks šobrīd, cik viņš ir vesels vai slims. Jā. Bet šeit, jā, nevis individuāli pacienti, bet pacientu organizācijām, es domāju, šeit ir ļoti iespējama liela loma. Jā, es ar to gribētu pieminēt, un es teiktu, ka pat ne tikai pacientu organizācijas, bet jebkura nevalstiska organizācija vai kaut kāda interešu kopa varētu būt tā atslēga, kā tikt klāt tiem nesasniedzamajiem, jo gan reto slimību jomā, gan cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, vai es kā vecāks, kurš pārstāv šo kopu, redzu, ka patiesībā informācija visuzticamākā liekas un vissasniedzamākā ir tieši no kopienas locekļiem. Protams, ārsti un zinātnieki ir viens, bet ne visi uzdrošinās, varbūt, vai ne visiem ir tā iespēja vai zināšanas vai prasmes tikt klāt, un arī ārstam jau nav laika aprunāties ar 10,000 cilvēkiem. Bet, jā, teiksim, šī organizācija, kura sanāk kopā kaut vai pensionāru biedrība, viņi dara savas interešu lietas, un pēc tam viņi jauki dzer tēju un runājās, un ja tajā brīdī viņi par to spriež, un viņi zina, ka rekur tur pētījums vai rekur tur tas, mēs to varam izdarīt tā, tas ir tas labais. Man šķiet, tā ir tā domāšana, kas īstenībā jau neprasa miljonus. Protams, naudu prasa tas, lai tante no Bauskas varētu aizbraukt un nonākt līdz tai paraugu nodošanai, bet ja mēs šo atrisinām, tad svarīgi ir tas domāšanas veids un tas piliens, ko katrs mēs varam iepilināt skolas čatā, skolas pulciņā, interešu pulciņā, savā nevalstiskā organizācijā, jo pacientu organizācijas tomēr nav tik daudz, bet mēs arī šobrīd redzam, ka mūsu sadarbības partneri un arī mūsu aliansē nāk iekšā vai ir organizācijas, kuras nav tieši pacienti, bet viņas ir saistīts ar šo grupu, un tur jau tie cilvēki visi apgrozās, un tas ir tāds ļoti, ļoti uzticams un pieejams informācijas avots un kanāls, ar ko to var darīt. Paldies. So, Anna, last question for you. Yes. Use your imagination. Sky is the limit. It's 2040 year, yes? I'm so old. Okay, yeah. How biobank is used and how the patient gets involved in it?
I would like there to be I'm really interested in a concept called data trusts. It's sort of an experimental model for how we handle data, for instance, in healthcare, but it gives the full control in this case, to the patients in the biobank. You can decide exactly where, when you want your data to be used. You can say, I fully trust my biobank. They can use the data any way they want. And there's a constant dialogue between the trustee, the person who holds the trust, and the individuals who donate their samples to the biobank. You get results. There is transparent communication. You know what your samples and your data are used for. It is just another part of your everyday. I think that is the future that I would like to see in the life sciences in general, for patients in general, for everyone who contributes their data every day. It doesn't matter if it's on Facebook, honestly, or if it's in a biobank. I want there to be this type of structure where we as individuals are fully in control of our data, of our samples, and also get something from that. Because, I mean, getting the results, I remember standing up during my first year as the National Project Manager of Biobank Sweden at the European Biobank Week conference and listening to the open discussion with all the patient representatives being there. And there was one thing that they called for more than anything, and this has recurred during the past 7 years. It's always the same thing. We want to know what our data is used for. How can we get that? So, I mean, for me, that is what the patients want to have. That has to be the vision. So that is the vision I want to share, because that is the desire of the patients. So I really want to stress that. Paldies. Varbūt vēl kādam ir kaut kas, ko piebilst. 2040. gads īstenībā nav nemaz tik tālu. Tie ir 15 gadi. Bet, es gribētu arī teikt par šīm biobankām. Šie dati palīdz attīstīt precīzāku diagnostiku, personalizētāku ārstēšanu, un kas nenoliedzami arī reto slimību pacientu gadījumā ir ļoti, ļoti būtiska. Un arī pacientiem gribētu teikt, ka mēs tiešā veidā atbalstam pētījumus. Mēs esam daļa no šīs zinātnes, daļa no šī procesa. Un, ja mēs tiešā mērā arī nedabūnam savu labumu, mēs uzlabojam tomēr arī nākotni un iespējams nākamo paudžu šo ārstēšanu un diagnostikas precizitāti. Un tā ir mūsu iespēja dot ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā. Tā kā es gribētu teikt paldies visiem šodienas dalībniekiem, paldies klausītājiem, un mēs noteikti esam gatavi arī, ja kāds grib ar mums individuāli par kaut ko parunāties, noteikti vēl esam šeit pieejami. Tā kā paldies un aplausi mums un aplausi jums.